Vietējo siltumražotāju katlumājā Ķieģeļu ielas mikrorajonā Jēkabpilī ikdienakti pazūd vismaz pāris kubikmetri uzsildītā un siltumtrasēs pildītā ūdens. Katru rītu, kad es sekoju to katlumāju, var redzēt, ka no iepriekšējā dienā, sanāk diennakti, aiziet 2–3 kubi ūdens aiziet projām. Kā ir brīvdienās? Brīvdienas 3–4 kubi, tas ir apmēram katru nedēļu, tas sanāk. Izrādās Ķieģeļu ielas mikrorajona iedzīvotāji, kuriem mājās nav ūdens sildītāja jeb boilera, lai nomazgātos izmanto līdz 60 grādiem pēc Celsija skalas, uzkarsēto un siltumtrasēs pildīto karsto ūdeni. To viņi spaiņos pilda caur krānu, kas piestiprināts pie radiatoriem. Protams, ir ierasts, ka visbiežāk cilvēki pie radiatoriem piestiprināto krānu izmanto sistēmas atgaisošanai apkuras sezonas sākumā, taču attapīgākie krīzes laikā tam izdomājuši arī citu pielietojumu. Katlumājas pārvaldes vadītājs Aleksandrs Kitaus uzskata, ka zādzības varētu novērst stingra kontrole. Tā būtu jāveic namu apsaimniekotājiem. Tātad zijā kā namu pārvalde. Tāpat cilvēkus vajadzētu informēt, ka siltumtrasēs pildītais ūdens ir kaitīgs viņu veselībai, jo tam tiek piejaukti dažādi elementi ūdens mīkstināšanai, kādēļ attapīgie jēkabpilieši, izmantojot siltumtrasēs pildīto ūdeni, lai nomazgātos, var iedzīvoties nepatikšanās, un tās būtu dažādas ādas slimības. Pagaidām neviens Ķieģeļu ielas mikrorajona iedzīvotājs zādzībā nav pieķerts un administratīvā pārkāpuma protokols par šādu gadījumu nav uzrakstīts. Tādēļ siltumražotājiem pacietīgi jāturpina pildīt savi uzdevumi. Taču tā jau vairāk izskatās kā cīņa ar veidzirnavām.